8. numurs Ervīns Grēns, 8. starta vieta, numurs 741. Ervīns Grēntis, tātad numurs 71, Ervīns Grēntis, pieteicies būtiski naktī šai sacensībai, pēdējā brīdī. Un, kā jau parasti saka, nav nocieties, ir bieži vien šā gadās, es domāju, nebrauks, un pēdējā brīdī tātad ir gatavs izbraukt sa trasē. Tātad turamīgs par valmierieti, numur 141 Ervīns Grēntis. Un šī klase iet tātad starta pozīcijā tātad 2. un viņš ir tātad pagājušā gada 1. vietas ieguvējs, tas Jānis Baumanis no Džulces. Un Gatis Geisers tātad ar 7. numuru, kurš šobrīd ir pēdējā rindā, pagājušā gadā izcīnīja kopvērtējumā 3. pozīciju. Nu, tad skatīsimies, kāda būs šī cīņa, un tātad, kā jau ierast šī klase ļoti aizraujoša un ļoti blīvs brauciens parasti. Tā kā viņi ļoti līdzīgi bagīgi salīdzinoši, ļoti labi braucēji, un tad skatīsimies arī šodien šī smagajā trasē, viņiem izdosies arī tātad noturēt šo blīvo braucienu, tad līdz ar to ir ļoti interesanti. Un tātad gaidām, kad mūs atbrīvos trasi. Pirmajā braucienā kritušie tātad pēc 1600 bagīgi. Un trasi ir mašīna ievilks vidējā zonā un pagaidīja P600. Pirmā trijotē jau atraujāt uzreiz pirmajos trasas līkumos, vēl pagaidām mums līderis ir Jānis Geisers. Renāts Makūrovs 2. vietā un 6. Jānis Baumans 3. 4. numur 9 Monta Bērbaka. Tagad ir automašīnai, tad pavisam lēni paliks trasē. Un turpin savu braucienu, ja kādam arī nepaveicās un izstājās, tad jāsakot, tad ir mūsu augstāks pozīcija, nākošajā startā. Arī punkti kopēties. Tā trijoti mums ir atraucies un joprojām. Pirmais ir Jānis Geisers, 2. ir Renāts Makūrovs. Un 3. Jānis Baumans. Edgars Zīlers atvainojos, tātad Edgars Zīlers tikā pēdējais noslēdz šo braucienu. Divām grupās mums sadalījušies šis brauciens, pirmie 3 un otrie 3 cīnās savā starpā jau par 4. vietu.
šeit arī ļoti brīvi brauciens, kā viņš šeit jūdās mums. Pirmās vietas braucējs Jānis Geisens jūdos, un to izmanto Renāts Nakūros, un tā šobrīd mums nodos līderi maiņas. Viņš atbalstos pirmais finišu braucienu, pirmajā braucienā pēc 6 bagiem ierā finišu karjeru. Tagad Renāts Nakūros, Jānis Geisers un Jānis Balodis. Tas mūsu pirmais brīnieks. Šeit ceļā līkumā Monta. Monta iebrauc iekšgalā un atpalīdz darbā Tolgē. Sadēļ Monta. Tik tiešām Monta izmanto šo situāciju un apdem divus uzreiz. Tātad Monta kā ceturtā pēdējā līkumā izbrauc ceturto vietu. Tā pēdējais mums paliek Edgars Brīners. Un tur tātad Monta stūro. Labi dzēsēs, O, 9. metra. Apģēlīgi krīt, vai ne apģēlījuši. Jā, un pirms po 4. vietu. Jā. Arī Kaspars Mengels savu braucienu veiksmīgi nobrauc līdz galam. Un kā nākušā klase mums ir Open 4500. Tātad ir 3 braucēji, prieks, ka Jānis Reģers parādījies. Otrā laikos viņš nebija, tad būs visiem pirmā starta rīta. Tātad labākais laiks mums šodien bija turbo dīzels, tātad 12 numurs. Labākais kontrolaiks bija tātad 100 automašīna ar dīzeļu dzinēju. Un tad Dārmans no Cēsīm ar 12 numuru, Audi 9 TDI. Jānis Barševskis, Māru pēc Latvijam ar numuru 1 un Jānis Reģeris piekais numurs, Valmērietis, tātad ar savu Audi Golf automašīnu. Nu, šī klase tātad ir pirmā sezona, pirmā ieskaite. Arī kā jau starpsezonā bija lēmts par šādu atsevišķu klasu izveidi. Cerams, ka sezonas laikā pienāks klāt braucēji. Pagaidām ir 3, lai nebūtu tā, ka nav nolēmts laist šīs mašīnas trasē, lai braucēji pārējie redz. Kāds varbūt arī vēl tikai gatavo tehniku ir zināmi vairākas automašīnas, tā kā sezonas izskaņā ieraudzīsim jau šī klasē vairāk automašīnas. Tāpēc pagaidām mašīnām jābūt ļoti ātrām, tātad 4,5 litra automašīnas pieļaujās, protams, ja ir turbo, tad ir 2,5 maksimālais. Šeit nesapratu, vai pārstāvs vai nav. Un šeit mazliet pieļījās Armāns Kume. Domāju, ka ir pārstāvs, jo pārstāvs tāda mašīna brauc. Zaļais, Reģeris. Jā, šita ir. Tāda braucam var turpināt. Tāda priekšrošiem pārstāvs nav.